Eiroparlamenta deputātu kandidāti. Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš. Tava balss ir tā, kas paveiks lielas lietas Latvijai. Es domāju, ka ļoti svarīgi mums, mērķējot uz Eiropas parlamentu, ir saprast, ka mēs tik tiešām vispirms strādāsim tā, lai padarot labāku Eiropu, lai tas atsaucās tieši uz mūsu dzīvi šeit, Latvijā. Un, protams, ka Eiropa ir sākusies ar Romas, ar antīko kultūru, ar mitoloģiju, romiešu, grieķu, kristietību nāk. Tā ir tā identitāte, ar kuru Eiropas cilvēks un arī latvietis sevi asociē. Bet es domāju, ka vienmēr latvietim nāk klāt tā sevis sajušana kā dabas sastāvdaļa mūsu tradīcijas, tas lauku dzīvesveids. Un man liekas, ka mums būtu ļoti svarīgi arī Briselē strādāt tā, lai mēs varētu katra no nācijām spēt to savu savdabīgumu, un īpaši Latvijā mēs viņu saglabāt. Un tā vērtība, tā pievienotā vērtība, kas mums vienmēr jāpatur prātā, ka tā mūsu bagātība, par ko mums tur jāiestājās, tā ir ne tikai tās tradīcijas, tie amati, ko mēs pieprotam, mūsu dziesmu svētki, mūsu valoda. Es domāju, ka tā lielākā vērtība īstenībā ir mūsu paši cilvēki. Mums ir jāsadzird, kā deputātiem, mums ir jāsadzird tas, kas ir vajadzīgs Latvijas cilvēkiem. Vai tie būtu mūsu spējīgie uzņēmēji, vai mūsu talantīgie jaunie studenti, vai tās pašas jaunās māmiņas un tēvi, vai šie bērniņi, kas tūlīt varbūt sāks iet skolā, vai tie būtu viedie sirmgalvi, tā spēja sadzirdēt, pārtulkot to Briselē. Un savukārt, man liekas, Latvija nevienmēr sajūt to, ko Eiroparlaments dara. Mums nevajadzētu pazaudēt saikni ar Latvijas vidi, ar Latvijas cilvēkiem. Tu teici, ka ir ļoti svarīgi būt Eiropas parlamentā ar Latvijas sajūtu sirdī. Kā tu to saproti? Tas ir tas vārds mājas, kas ir mūsu programmās visur uzsverts. Tā mājas sajūta nozīmē identitāti. Un tā ir visšaurākā nozīmē ģimene, dzimta, saime vai novads, pašvaldība, kurā mēs piedaram, vai Latvija kā mūsu dzimtene. Un, manuprāt, tikai tas, kuram ir dārgas savas mājas, jeb savu identitāti, var arī būt aktīvs un stiprs cilvēks Eiropā, jo viņam ir par ko iestāties un aizstāvēt. Un tāpēc es domāju, šo identitāti, šo māju izjūtu, kas, kā jau tu sacīji, tāpat ir valoda un kultūra un mūsu vēsture un tradīcijas, tās ir ļoti svarīgi arī saglabāt šajā plašajā, milzīgajā Eiropas saimē. Tā kā šis vārds mājas faktiski ir ļoti bagāts, ļoti vērts, ļoti stiprs vārds. Un tad tas otrs vārds, ko mēs esam uzsvēruši, ģimene, tas ir atslēgas vārds nākotnē. Jo tikai ģimene ir tā, kas nodrošina gan tautas, gan nācijas, gan valsts pastāvēšanu. Tātad ģimene ir tā, kurā dzimst bērni, ģimene ir tā, kurā bērni apgūst pirmās prasmes un saskarsmes iemaņas, un tātad ģimene ir tā, kurā tiek nodot tālāk mūsu vēsture un tradīcijas, un savukārt, cik stipra ir katrā valstī un tautā ģimenes, tik stipra arī ir valsts un vēl vairāk tās nākotne. Tāpēc, es domāju, ir ļoti svarīgi gan tepat Latvijā, gan arī Eiropā stiprināt tieši šo sabiedrības pamatu, jeb šo sabiedrības ķieģeli, uz kura tad arī tiek būvēta vispārējā sabiedrības struktūra. Un tas trešais atslēgas vārds ir darbs, jeb tās ir tās problēmas un tie jautājumi, kas ir risināti ar ekonomiku. Un šeit jau mēs uzsvērām, ka ir ļoti svarīga šī vienlīdzīgā, godīgā resursu sadala, īpaši uzsverot to, ka jaunās Eiropas Savienības valsts 50 un vairāk procentu atpaliek dzīves kvalitātē no vecajām Eiropas dalību valstīm. Un tur, ja mēs varēsim būt pietiekoši godprātīgi resursu sadalē un nodrošināt, lai cilvēkiem būtu darbs un drošība, tad, es domāju, arī Eiropa attīstīsies kā spēcīgs kontinents, kā spēcīga civilizācija arī nākošajos gados. Un tas ir tas pasaulē. Nē, tas ir labs vārds.
Bez nē nav diskusijas, bez nē nav cīņas, bez nē nav cieņas. Jā, mēs cienām Eiropu, bet mēs nepiekrītam visam. Ivars Godmanis, Ainars Bašteks, Karīna Petersone, Inese Šlesere. LPP LC. Latvija Eiropā. Otrais saraksts. Jā, mēs esam maza valsts, bet nē, mums nedrīkst būt maza pašcieņa. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī tas vienlīdzīguma un godīguma princips Eiropā ievērot. Ja mēs uzsveram, ka mēs esam viena ģimene, kurā ir vecās un jaunās dalībvalstis, tad, manuprāt, būtu tikai godīgi, ka mēs arī šos resursus sadalītu tikpat kristīgi, tikpat taisnīgi. Jo līdz šim ir atsevišķās programmās, kā piemēram lauksaimniecībā Latvija saņem 6 un pat vairāk reizes mazāk, kā piemēram Nīderlanda subsīdijas. Un tāpat, ja mēs runājam arī par kādām attīstības tendencēm vai kvotām, vienmēr ir bažas, ka mēs tiksim apdalīti. Un tas, es domāju, ir pilnīgi nepareizi, ka mēs esam pie viena ģimenes, un ka tagad ir grūti laiki vai sals, uznāk vai bats, un tad sakam, vecākiem dēliem ir tas lielākais pīrāgs, jau tas siltākais deķis, un tagad tiem jauniem, mazajiem, tiem tad tās drupačs, ja gadienā paliks pāri. Manuprāt, Latvijā tieši ir vajadzīgs otrs Maršala plāns, kā tas bija pēc kara Eiropā, kas atjaunoja sagrauto tautsaimniecību. Tieši, ka, ja mūsu dzīves līmenis ir apmēram 50% atšķirās no vecās Eiropas, tad tieši šeit ir jāiegulda šajās jaunajās Eiropas valstīs daudz lielāku un vairāk līdzekļu nekā vecajās, lai panāktu šo izlīdzināšanos. Jo ir taču citādi ļoti negodīgi. Visas direktīvas, visus likumus, visas normas mums ir jāizpild par 100% bez nekādām atrunām, bet tad, kad iet runa par resursu sadalu, tad jums jaunie ir cita mazāka daļa, mums veciem lielāka. Un tāpēc, manuprāt, tad, kad tiks tagad pārskatīts pēc 13. gada Eiropas Savienības budžets un programmas, ir ļoti stingri jāiestājas par vienlīdzīgu, godīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm. Mums būs jāstrādā 10 reizes pamanāmāk, 10 reizes aktīvāk nekā to valstu deputātiem, kur var atļauties sūtīt uz Briseli vairākus 10 savu pārstāvi. Mums būs jābūt ļoti, ļoti aktīviem un pamanāmiem sūtņiem. Un vai tu nedomā, ka faktiski jau visām partijām ir labs piedāvājums sarakstu ziņā, kandidātu ziņā? Man liekas, ka mūsu saraksts tik tiešām ir pamanāms tādā ziņā, ka visi tie jautājumi, kas ir visbūtiskākie Latvijai, līdztiesības nodrošināšana, laba konkurētspēja mūsu uzņēmējiem. Mums ir jāmazina birokrātiskie šķēršļi, lai mūsu uzņēmēji nesmog zem šī smagā sloga. Mums tā doma par bērniem, par ģimenes attīstību, ka visās šajās lietās Latvijai būs jābūt pamanāmai. Un vai tu nedomā, ka tādu kandidātu kā Ivars Godmanis, kā Juris Kanāls, kā tu, kā Inese Šlesere, ir šī autoritāte, ir pieredze tos jautājumus, piemēram, enerģētikas jomā. Ja? Mums ir šī pieredze, lai mēs kompetenti varētu par viņiem dalīties, lai mēs iegūtu atbalstu. Mums ir tā starptautiskā atpazīstamība, tā starptautiskā autoritāte ar savu darbošanos. Ministra prezidenta amatā, ministra amatos, mūsu pieredze dalībā, ministra padomas sēdēs. Tātad mums ir gan pieredze, gan kompetence, gan argumenti, lai Latvija savas intereses aizstāvot būtu pietiekami pamanām un lai mēs gūtu sabiedrotos. Gan jau būs labi, jo, lai arī kā mums visiem kopā veiktos vēlēšanās, es ticu, ka mēs kā latvieši, kā tauta, ka mēs vienmēr esam spējuši saņemties sevišķi grūtos brīžos, ka mēs esam spējuši viens otram, citam palīdzēt, ka mēs esam spējuši gan grūti strādāt, gan pēc grūta darba katrs savā veidā atrast to līdzsvaru, kas ir vajadzīgs, lai dzīve turpinātos harmoniski. Es ticu, ka mēs to spēsim arī šogad. Eiroparlamenta deputātu kandidāti. Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
tava balss ir tā, kas paveiks lielas lietas Latvijai.